3 lietas, kas man asociējās ar tālmācību, ir elastība. Tie ir nesteidzīgi rīti, jo es neesmu rīta cilvēks. Un tā ir uzņēmība, jo tu esi pietiekami uzņēmīgs, lai pats mācītos. Mans nedēļas ritms, es tā varētu teikt, bija, kad es vienmēr mācījos, tas sanāk pirmdienā, otrdienā, trešdienā, nu tā kā kārtīgi. Un tad ceturtdiena, piekdiena, sestdiena un arī svētdiena man bija tās aktīvās dienas, kad bija ļoti daudz vai nu pasākumus, kuriem jādodās. Ļoti daudz arī bija ārpus Rīgas, tātad pa visu Latviju. Un es vienkārši saplānoju to tā, ka es bišķiņ pamainīju tās dienas, kurās es mācos. Pašā mācību procesā man laikam visvairāk patīk uzlikt sev ērtā laikā to lekciju un klausīties viņu tad, kad es jūtos tam gatava. Un tas varbūt skan tā nedaudz dīvaini, bet nu, piemēram, ja ir svētdienas diena un es jūtos enerģiska un es tātad gribu mācīties, tad es arī slēdzu iekšā to lekciju, es klausos un es mācos. Un man ir grūti sevi piespiest klausīties un mācīties tad, kad es, piemēram, esmu ļoti sagurusi vai varbūt ir kaut kas cits pirms tam jāizdara. Tāpēc mans tas lielākais bonus, kas man patika, bija tas, ka lekcijas varēja klausīties savērtos laikos, atkārtojumā. Nu, ja nu bija kāds jautājums, vienmēr var uzrakstīt saviem skolotājiem un precizēt.